Lasījums no mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlijā, kā to pierakstījis Matejs 15. nodaļā. Gods tev, Kungs! Jēzus tos atstāja un devās atpakaļ uz Tīras un Sidonas apvidu. Un redzi, kāda kanāniešu sieviete, kas tur dzīvoja, nāca pie viņa saukdama: Kungs, Dāvida dēls, apžēlojies par mani. Manu meitu dēmons briesmīgi moka. Bet viņš tai neatbildēja ne vārda. Tad viņa mācekļi pienāca un lūdza: palīdzi tai, jo tā kliedz, nākdama aiz mums. Jēzus tiem atbildēja: es neesmu sūtīts ne pie viena cita, kā vienīgi pie Izraēla nama pazudušajām avīm. Bet sieviete pienākusi klāt, nometās ceļos viņa priekšā sacīdama: Kungs, palīdzi man. Viņš atbildēja: nav labi bērniem domāto maizi nomest sunīšiem. Jā, kungs, viņa sacīja, bet sunīši ēd druskas, kas nobirst no viņu kungu galda. Tad Jēzus viņai atbildēja: ak, sieviete, tava ticība ir liela, lai notiek, kā tu vēlies, un tajā brīdī viņas meita kļuva vesela. Tā Kunga evaņģēlijs. Slāva tev, Kristu. Lūksim. Kungs, debes Tēvs, mēs tevi slavējam un tev pateicamies par tavu vārdu, ko esam šodien uzklausījuši. Kungs, lūdzam, sūti savu garu šajā brīdī, kad šo vārdu pārdomāsim. Tiešām tavs vārds ir mūžīga patiesība. Amen. Šodien tomēr evaņģēlija tekstu pārdomāsim. Un ko mēs dzirdējām tikko, tas bija ticības paraugs. Un mēs tikko dzirdējām par šo sievieti, kurai Jēzus teica: tava ticība ir liela. Un man gribās domāt, kā šos vārdus uztvēra Jēzus mācekļi, kas tad pat blakus bija un šo visu dzirdēja, kur starp viņiem bija noteikti arī Pēters, par kuru mēs jau pagājušajā svētdienā dzirdējām, ka Jēzus uz viņu sacīja: tu masticīgais, kādēļ tu šaubies? Un tad šodien ir šī sieviete, kura nav bijusi pat tuvumā Jēzus mācekļiem, kura nav necik daudz sekojusi Jēzum, bet Jēzus viņas ticību nosauc par lielu. Un tam visam klāt vēl šī šķietama mazā niansīta, ka tā jau nebija vienkārši kaut kāda sieviete, bet tā bija kanāniešu sieviete. Un priekš visiem jūdiem, kas šo dzirdēja, šīs kanāniešu sievietes izcelšana, viņas ticības atzīšana, es domāju, kam varētu to pielīdzināt? Tas noteikti būtu kaut kā līdzīgi, piemēram, pie mums šodien šeit ienāktu kāds Krievu karavīrs. Un ja es teiktu, lūk, šis ir īsts vīrietis. Jūsu ticībai jābūt kā viņa ticībai. Diez kā mēs justos par to tajā brīdī, vai ne? Mēs noteikti domātu, ārprāts, Jēzus, ko tu vispār runā? Un mācekļi šeit arī gan jau domā, Jēzu, tā ir kanāniešu sieviete. Tā nav mūsējā, tā ir kanāniete. Kādā veidā viņai vispār var būt liela ticība? Viņa nāk no mūsu tautas vēsturisko ienaidnieku tautas. Izraels ar kanāniešiem ir karojuši. Šī kanāniete noteikti pielūdz un zemojas viltus elku dieviem. Kā vispār viņai var būt liela ticība? Kā vispār viņai var būt ticība? Bet Jēzus teica to, ko viņš teica. Un tam bija iemesls. Un es šodien gribētu izcelt 3 lietas kopumā, kuras bija šai kanāniešu sievietei, kas padarīja viņas ticību lielu un var padarīt arī mūsu ticību lielu. Un beigās arī gribēšu izcelt vienu lietu, kas nebija šai sievietei un var nebūt arī mums. Bet tas netraucē ticībai būt lielai. Un pirmā lieta ir tāda, ka lielai ticībai vispirms ir nepieciešama liela vajadzība. Liela vajadzība, uz kuras šī ticība var balstīties.
Jo, ja mūsos nav šī apziņa, kāpēc Jēzus tieši man ir tik ļoti vajadzīgs, tad kā gan vispār mums var būt liela ticība? Un tieši tas ir tas, ko mēs varam ieraudzīt viscaur jaunajai derībai, ka tie, kuriem ir šī vislielākā ticība, kur Jēzus atzīst kādu cilvēku ticību kā lielu ticību, tieši tie ir tie cilvēki, kuri saprot, cik ļoti viņiem personīgi ir nepieciešams Jēzus. Tieši to arī Jēzus Kalnas prediķī pasaka ar vārdiem svētīgi garā nabagie, jo viņiem pieder debesu valstība. Tātad, lai tev būtu liela ticība, tev ir jāsaprot, cik patiesībā tukšs tu esi. Ir jāierauga, kāpēc man Jēzus vispār ir vajadzīgs. Jāierauga, ka ar manu dzīvi tomēr nav viss kārtībā, un mēs paši nemaz nespējam to sakārtot. Ir svarīgi tādā personīgā līmenī ieraudzīt, kāpēc man vajag Jēzu. Un šis ir viens no iemesliem, kāpēc arī vislielāko ticības augšanu parasti piedzīvo tie cilvēki, kuri praktizē grēksūdzi. Un nevis tikai tādu vispārēju grēksūdzi, kur mēs palūdzam vienkārši piedošanu par visu to, ko apzināmies un neapzināmies. Un biežāk arī neapzināmies, jo nedomājam par to. Bet ticība aug tieši tad, kad mēs gatavojamies grēksūdzē. Ka mēs izmeklējam savu sirdsapziņu un ļoti konkrēti nosaucam vārdā, par ko tieši man ir nepieciešama piedošana. Kas ir tā mana lieta, kāpēc es lūdzu vispār šo grēksūdzes lūgšanu? Un tieši tur mēs arī apzināmies šo savu personīgo vajadzību pēc Jēzus, kāpēc viņš ir vajadzīgs. Un tas pēc tam palīdz arī mūsu ticībai kļūt lielai. Tādēļ šodien pirmais jautājums, ko varbūt varam sev uzdot, vai es apzinos, kāpēc man ir vajadzīgs Jēzus? Vai es varu tā priekš sevis nosaukt kādas konkrētas lietas, kurās es vēlos, lai Jēzus ienāk un lai viņš kaut ko izdara, lai viņš kaut kā palīdz man ar to tikt galā? Un varbūt, ja ir grūti to sev tā uzreiz noformulēt, tad ļoti iespējams ir pienācis laiks pagatavoties grēksūdzēm. Bet, protams, tas var būt ne tikai grēks, kura dēļ mēs ieraugam šo savu lielo vajadzību, bet tā var būt arī kāda cita lieta. Pie šīs kanāniešu sievietes mēs skaidri varējām redzēt, ka viņa bija izmisusi. Viņas meitu mocīja dēmons, un tas viņā rada izmisumu. Kā tieši šis dēmons izpaudās, mēs nezinām, bet šī sieviete bija gatava darīt visu, lai viņa palīdzētu savai meitai. Viņa pat bija gatava zemoties Jēzus priekšā, kas viņas tautiešu acīs, citu kanāniešu priekšā, tas bija ļoti liels pazemojums. Kā kanāniete var zemoties jūda priekšā? Atkal tas pats stāsts. Bet viņa bija gatava to darīt, jo viņa apzinājās, ka viņai ir šī lielā vajadzība. Bet otrā lieta, ko mēs varam pamanīt, ir tā, ka ar vajadzību vien nepietiek. Tātad lielai ticībai ir vajadzīga vispirms nepieciešama. Ir nepieciešama liela vajadzība, bet bieži vien ir arī tad, kad cilvēks apzinās, ka viņam ir kaut kas vajadzīgs, viņš nezina, kur tieši to meklēt. Dažreiz ir tā, ka cilvēks mēģina vienu lietu, mēģina otru lietu, kas varētu šo vajadzību piepildīt, bet nekas nespēja to izdarīt. Tādēļ svarīgi, ka mēs skaidri arī zinām, kur meklēt to, kas spēj mūsu šo lielo vajadzību piepildīt un mums tajā palīdzēt. Tātad kanāniešu sievietes ticība nebija liela tikai tādēļ, ka viņa bija izmisusi, jo tādā gadījumā lielākā daļa pasaules būtu ar lielu ticību. Bet viņa, atšķirībā no daudziem, zināja, ka vienīgais, kas spēj palīdzēt šajā viņas izmisumā, tas ir Jēzus. Un tas padara ticību lielu. Tātad pirmkārt, ka tu zini, kas tev vajadzīgs, un otrkārt, tu ticībā vērsies pie Jēzus pēc šīs palīdzības. Dažreiz, protams, ir skumji redzēt, ka pat kristieši, kas it kā pazīst Jēzu, tomēr
tāpat meklēja glābiņu kādās citās vietās un lietās. Bet atcerēsimies, ka ticība, kas šaubās par to, ka Jēzus spēja palīdzēt manā situācijā, vai manā grēkā, vai vienalga, kas tas būtu, tāda ticība nekad nebūs liela ticība. Ticība, kurā cilvēks domā, ka labākajā gadījumā Dievs piepalīdzēs, bet neatrisinās, tā nav liela ticība. Drīzāk tas, ko 121. psalmā mēs lasām, kur psalma autors sev jautā, no kurienes gan man nāks palīdzība? Un viņš pats skaidri atbild, mana palīdzība nāk no tā kunga, kas radījis debesis un zemi. Tā ir liela ticība, kurā mēs droši zinām, ka ir jāvērš pie Jēzus, pat ja tā situācija izskatās bezcerīga. Pat ja mēs sevi uzskatām par bezcerīgiem, ir jāvērš pie Jēzus. Un tad seko trešā lieta, kas padara ticību lielu. Un tā ir spēja pacietīgi gaidīt. Spēja pacietīgi gaidīt. Vai pamanījāt, ka pirmajā reizē, kad šī sieviete vērsās pie Jēzus, viņš to vienkārši noignorēja. Viņš neteica pilnīgi neko. Jēzus klusēja. Viņš šai sievietei neko neatbildēja. Sākumā. Varētu šis mazliet dīvaini, vai ne? Vai tad Jēzus vispār tā dara, vai tad viņš ignorē kādu? Vai tad viņš tā vienkārši novēršās? Varbūt arī mūsu lūkšanas kādreiz viņš ignorē. Bet, manuprāt, šis brīdis pie kanāniešu sievietes pasaka kaut ko ļoti svarīgu par mūsu visu ticībām. Tas ir kaut kas tāds, ko ik viens pieredzējis kristietis ir piedzīvojis. Un tie ir brīži, kurus es nevarēju iedomāties kā citādāk nosaukt, bet tie ir brīži, kuros Dievs klusē. Ir brīži, kuros Dievs klusē. Dievs nekad nenovēršas no mums, viņš dzird visas lūkšanas, bet reizēm ir tā, ka vienīga atbilde, ko mēs dzirdam no Dieva, ir klusums. Tas tā var būt. Un tas klusums var radīt to sajūtu, ka Dievs no mums ir novērsies, viņš mūs ignorē. Bet patiesībā caur to gan pie mums, gan pie šīs kanāniešu sievietes notika ticības pārbaudīšana. Ticība tiek pārbaudīta. Un caur šo pārbaudījumu, caur šo pacietīgo gaidīšanu mēs varam nonākt arī pie tās lielās ticības. Kanāniešu sievietes lielā ticība kļuva redzama tieši caur to, kā viņa atbildēja uz Jēzus sākotnējo klusēšanu. Tieši tur parādās, kļūst redzama šī ticība. Tad, kad Jēzus klusēja, viņa tam atbildēja ar ticību. Viņa nepadevās, viņa nenovērsās. Bet mēs lasām, ka viņa nometās uz ceļiem Jēzus priekšā un vēlreiz turpināja teikt, kungs palīdzi man. Un tā ir vislielākā ticība, kura nepadodas, kura paliek uzticīga Dievam pat tad, kad šķiet, ka vairs nav vērts to turpināt darīt. Ticība paliek uzticīga. Un man šķiet, ka tieši tādēļ arī Jēzus apzināti šo sievieti sākotnēji noignorēja, lai ļautu viņas lielajai ticībai kļūt redzamai. Ja Jēzus nebūtu to tā izdarījis, tad viņas ticība būtu palikusi apslēpta. Neviens tā nebūtu ieraudzījis. Bet šeit, tagad mēs paši varam būt liecinieki, mācekļi, kas bija tur apkārt, un visi citi apkārt esošie to redzēja. Redzēja, cik brīnišķīgs ticības piemērs stāvēja viņa priekšā. Pie šīs sievietes mēs ieraugām, kā izskatās liela un neatlaidīga ticības lūkšana. Šīs trīs lietas ir vajadzīgas lielai ticībai. Liela vajadzība, liels glābējs un liela neatlaidība. Bet es noslēgšu ar to vienu lietu, kas nebija šai sievietei, un var nebūt arī mums, bet ticībai tas netraucē. Un to varētu palikt zem vārda cienīgums. Vai mēs
esam tā cienīgi, lai Jēzus mums palīdzētu. Reizēm tad, kad Dievs atbild uz mūsu lūgšanām ne tā, kā mēs to bijām gaidījuši, tad var iezakties vainas apziņa, kuru jau pagājušajā svētdienā pieminēju. Mums var pārņemt vainas apziņa, ka paši jau vien esam vainīgi, ka Dievs mums nepalīdz. Dažādas iemeslus tam varam atrast, ka neesam dzīvojuši pietiekami labi, neesam paklausījuši Dievam, neesam ticējuši pietiekami, neesam lūguši pietiekami. Un tas viss ir mūsu vaina. Paši vainīgi, ka esam sarūktinājuši Dievu, tādēļ nav brīnums, ka Viņš mums neatbild tā, kā gribam. Jo kas tad esam mēs, lai prasītu Dievam palīdzību? Tā izklausās vainas apziņa mūsos. Un kaut kas līdzīgs arī notika pie šīs kanāniešu sievietes. Jo tad, kad Jēzus viņai beidzot pievērsās, tad viņš sacīja: es neesmu sūtīts ne pie viena cita, kā vienīgi pie Izraēla nama pazudušajām avīm. Un viņa nebija viena no šīm Izraēla nama pazudušajām avīm. Viņa bija kanāniete. Jēzus nebija nācis pie viņas. Vēlāk būs laiks Jēzus kalpošanā, kad viņa misija tiks veltīta visām tautām, visiem cilvēkiem, bet tas būs pēc augšām celšanās. Bet tajā brīdī tas tā vēl nav. Tajā brīdī kanāniešu sieviete galīgi neierakstījās kaut kādā cienīguma rāmī, tā kā Jēzum viņas lūgšana būtu jāuzklausa. Bet tās labās ziņas šajā stāstā parādās tajā brīdī, kad šī sieviete piedzīvo, ka ar viņas pašas cienīgumu šeit nav nekāda sakara. Jo viņa skaidri un gaiši Jēzum arī pateica: jā, es tev piekrītu, es neesmu cienīga, bet ja vien ir kaut kas, ko tu vari man atmest. Es zinu, ka Jēzu tu pienācies visiem Izraēla cilvēkiem, no Izraēla tautas. Bet ja ir kaut kas, ko tu man kā kanānietei vari atmest, tad es labprāt kā tāds sunīts no galda apakšas priecātos to saņemt. Un te mēs ieraugam, ka tev nav jābūt cienīgam, tev nav jābūt pietiekami labam, lai tev varētu būt liela ticība un lai Jēzus tev palīdzētu. Bet drīzāk lielā ticība pieķeras tam, kurš vienīgais spēj darīt mūs cienīgus. Ticība pieķeras tam, kurš nomira par mums, lai darītu mūs cienīgus, stāvēt viņa priekšā. Saprotiet, Jēzus šajā stāstā, viņš pasakot šai sievietei, ka viņa nav cienīga Jēzum kaut ko lūgt, bet tajā pašā laikā izpildot viņas lūgumu. Pats Jēzus šeit parāda, ka tas nav stāsts par mums un to, kādi mēs esam. Kas mēs esam, no kurienes mēs nākam? Nē, šis ir stāsts par žēlstību, par šo dāvanu, kuru Dievs savā mīlestībā mums ir dāvājis. Turēšanās pie šīs žēlstības, tas padara ticību lielu. Nevis mūsu cienīgums vai nopelni. Un tiešām es gribu vēlēt, lai Dievs dod, ka mums visiem reiz ir šāda ticība. Pat ja neesam pelnījuši tādu, pat ja neizskatāmies pēc tādiem, kam varētu būt liela ticība, Dievs spēj to dot. Ja vien turamies pie viņa, ja vien atgādinam sev, kāpēc mums viņš ir vajadzīgs, ja pie viņa meklējam palīdzību un gaidam uz viņu, tad zinām, ka pats Dievs mums šo ticību dāvā. Tā ir viņa dāvana. Āmen.